tavs darbs neapmierina kādu. Tas ir normāls darba process, tā ir izaugsme, jā. Un tas ir labi, ka priekšnieks vienmēr te uzliek, vai ne vadītājs kaut ko augstāk, ko tu tā kā nespēji, jā. Nu, tad ir iespējas augt. Bet vienmēr, protams, tādā veidā, kā teikt, pa sauso, jā, būtu ļoti grūti iet uz priekšu. Ir otra puse, kad tu atnāc darbā un tavi klienti, tu redzi, ka viņi ir priecīgi tevi redzēt. Viņi tev var sabučot, viņi tev var samīļot, ja tā ir mums tāda parasta atmosfēra, jā. Protams, varbūt kāds, teorētisks sociālā darba speciālists teiks, tur jau ir nepareizi, tur nav robežu un tā tālāk, jā. Bet es uzskatu, ka šo darbu, vispār sociālo darbu nevar bez sirds līmeņa veikt, jā, jo tas ir darbs ar dzīvi un cilvēkiem. Un kur ir otra problēma, bieži vien mūsu sabiedrībā sākās, kad cilvēki teorētiski izprot šīs lietas, jā, un noliek tādas baigās robežas.